Tas jau nav nekas traks. Muļķības kārtējā. Vienmēr būs cilvēki, kuriem patiks, un būs cilvēki, kuriem nepatiks. Nebaidieties. 21. gadsimts uzskata, ka jā. Pastāv tajā visā risks. Dzirdi? Terminu Instamama apzīmē tās māmiņas, kuras publicē savas bērnu bildes savos Instagram profilos. Mēs vēlējamies uzzināt, ko vispār sabiedrība domā par šo terminu, vai viņa vispār zina šo terminu. Ko sabiedrība domā par Instamamām, māmiņām blogerēm un māmiņām youtuberēm. Esmu dzirdējusi, bet neesmu lietojusi. Jā? Jā. Bet es tajā neesmu. Jā, noteikti zinu. Zinu. Jā, zinu. Mammas, kas liek savu bērnu bildes, mazu bērnu bildes. Es varētu minēt, bet nezinu, vai tas būtu īstais variants. Nu, nepateikšu. Nu, tā saka arī internetā. Muļķības kārtējā. Tā, kad visu laiku izplata savus bērnus un apraksta par bērniem kaut kādu mammu, kur ir super aktīva Instagramā. Mamma, kas skatās kaut ko Instagramā? Es sekoju tikai saviem klasbiedriem. Nē. Jā, viena no tām man māsa, un otra ir ļoti slavena māma, kas ir no Ace Family. Jā. Tā baigi nē. Es nezinu, varbūt uzmanība baigi lielā Un tas ir, man šķiet, ka nenormāli slikti, jo tad, es nezinu, man kaut kā nepatiktu. Bērnam nākotnē būs tā kā ne vieglāk, bet viņi tā kā vairāk atpazīs, ja tas ir tiešām populārs cilvēks. Nu, tas ir kāds ir bērns. Ja bērns zina, kā publicēs, un mamma ir pierunājusi, tad tā ir cita lieta. Bet ja mamma to dara nezinot bērnam, un bērns kaut kad ieraug, un nezina, kādu bildi viņi tur rāda, nezinu, kāds rezultāts var būt. Instamāmas ir ļoti pozitīvs tiem cilvēkiem, tām meitenēm, sievietēm, kas drīz kļūs par jaunajām māmiņām, jo viņas var smelties ļoti daudz dažādas idejas no viņām. Es domāju, to vajadzētu ierobežot tā daudzumā vajadzētu. Nevajadzētu likt vai bērniņam, kad bērniņš ar vai pliku dibenu ir vai visādas brīnums mēs redzam. Bet ierobežoti, pieklājīgi un reti. Man tas nebūtu pieņemams. Man liekas, ka tā ir kaut kāds uzmanības trūkums mammām. Nu, tā, ziniet, ir arī ļaunas acis. Varbūt vienu jā, bet tā nē. Neesmu par to domājusi, bet varbūt tad, kad, tā ģimenes foto. Nu ko, uzzinājām tautas viedokli un atgriežamies mūsu mājīgajā studijā. Labdien 21. gadsimtā! Raidījumā, kurā apspriežam, kā tikt līdzi tendencēm un uzzinām, ko vispār par šīm tendencēm domā Latvija. Šodien mūsu tēma ir mamma blogeris. Un ar mani kompānijā šodien Linda Čevera. Čau, Marta! Mēs būsim divatā? Nē, šodienas tēma mums ir mamma blogeris. Un esam uzaicinājuši uz interviju vienu no smagākā profesijas pārstāvēm, brīnišķīgu jauno māmiņu. Labdien, Rita! Paldies, ka tu ieradies šodien pie mums. Mums ir patiesi liels prieks. Sveiki! Forši, ka jūs man uzaicinājāt, un jā, esmu gatava. Mums, man liekas, pirmais interesējošais jautājums ir par tavu YouTube kanālu. Kā tu vispār to izdomāji uzsākt? Tas viss sākās pavisam vienkārši. Es mācījos Anglijā par modu un dizainu, un man ļoti patika visas tās lietas. Un, atgriežoties Latvijā, es iestājos vidusskolā, ļoti garš stāsts, jo mācoties Anglijā, tā izglītība īsti nederēja līdz galam šeit. Un, jā, mācoties vidusskolā, bija iespēja sākt savu blogu rakstīt. Un vienu dienu vienkārši sapratu to, ka rakstot nav iespēja tik daudz izteikties kā runājot, un video vidē cilvēkiem ir daudz lielāka iespējamība iepazīt arī manu personību. Vienkārši, jā, es varu daudz vairāk parādīt sevi un izpausties. Hi guys, I'm very happy to be here with a new video. Un kā tu izvēlējies to saturu, kādā tieši filmēt?
Protams, es iedvesmojos un guvu kaut kādas idejas no ārzemju youtuberiem, no Zoēlas, no Helēnas Andersons un vēl visādiem citiem par modi, dažādas lookbooks filmēt, kosmētika, skaistumkopšana, bet arī, principā par visu to, kas man interesē un kas ir man ikdiena. Mēs zinām to, ka tu esi jaunā māmiņa. Apsveicam. Un vai tu zināji, ka tu filmēsi arī kaut kādus video ar saturu par savu bērnu, par to, kā tev iet, tad, kad tu biji jau stāvoklī? Jā, tad, kad es biju stāvoklī, es jau zināju, man jau bija kaut kādas idejas, jo Latvijā pārāk daudz cilvēku nefilmē šādu veidu video. Arī ārzemēs, ja godīgi, nav arī tik nenormāli liela informācija, lai varētu atrast kaut kādas lietas. Un man likās, ka man tas ir jādara, jo tā ir mana ikdiena, tas ir tas, ar ko es saskaros, ko es daru, un jā, es zināju. Kā tev šķiet, kāpēc nefilmē tādus video? Kāpēc nav tik daudz youtuberi, kas ir māmiņas? Man liekas, ka Latvijā visvairāk tieši youtuberu vidē ir jauni cilvēki, kur varbūt vēl nav vecāku statusā. Un varbūt, ja ir kaut kādi daži profili, kuri veido kaut kādus pieaugušu cilvēku saturu, tad varbūt viņiem vienkārši nav interesanti to darīt. Kur tu smelies ikdienā motivāciju tieši veidot video, turpināt visu to darīt? Man īsti vairs motivācija nav nepieciešama, jo šo visu daru jau 3 gadus, blogus rakstu jau 5 gadus un video filmē 3 gadus. Un man motivācija varbūt straki izklausās, bet man vairs nav vajadzīga. Tas vienkārši ir tā, ka es pieceļos, ja man ir laiks, forši, šodien es uzfilmēšu to, es gribu izdarīt to. Tas vienkārši dabiski nāk pats no sevis tā, ka jā. Pati kaut kā sev motivēja. Tu uzskati, ka tavs YouTube kanāls ir principā tos darbs? Tas ir mans hobijs. Labi. Tas ir mans ļoti mīļš hobijs, ko man patīk ļoti darīt. Skaidrs. Kurās iegūt daudz darba. Tā es to varētu teikt. Paldies. Un runājot par šīm YouTube lietām, mēs izgājām sabiedrībā, mēs uzzinājām, ko par to domā citi cilvēki. Un, lai noskaidrotu, varbūt arī tavas domas, mēs piedāvājam noskatīties video, ko ir izveidojusi Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija par tieši bērnu bildēm sociālos tīklos. Domāju, mēs varam noskatīties video. Kādas emocijas tev izsauc šis video? Ko tu par to domā? Jā, šis video, manuprāt, ir pārspīlēts, protams. Un es negribētu, protams, lai man bērnu bildes ir uz milzīgiem tādiem plakātiem un visiem cilvēkiem varbūt tik lielā formātā pieejams, bet tajā pat laikā par sevi es varu komentēt to, ka, protams, es publicēju. Es nelieku varbūt katru dienu bildes, bet es zinu to, ka cilvēki grib to redzēt arī. Un, jā, kaut kā man domas dalās par to, ka, piemēram, es filmēju video un arī Instagramā darbojos, un ka es video nelieku savu bērnu, apskatēju un nefilmēju, kā viņi tur rēd, rāpo vai kaut kādas citas lietas dara. Bet, jā, man liekas, ka ir jāskatās vienkārši to, kādas tās bildes ir, ko publicē, ka nevajag pārspīlēt, likt tur tiešām, kad tas bērns vannā iet vai ka ir jāfiltrē, ko tieši publicē. Tāds mans uzskats ir, ka varu likt, bet jā, tieši tā ir visam robežas. Tieši tā. Mēs iepriekš runājām par gados vecākiem cilvēkiem, ka viņus to skatās skeptiski. Kā uz to skatās tavi vecāki? Nav nekā negatīvi, neko neviens nav teicis negatīvi, jo tā ir man ikdiena, tas ir tas, ko es daru. Mēs kopā ar manu vīru, mēs fotografējam, filmējam, visu kaut ko daram. Jā. Normas robežās atkal. Manuprāt, tā ir kā iešana līdzi laikam, vienkārši tas ir jāpieņem, jo mūsdienās tas ir diezgan populāri, ieejot Instagramā. Liekas, katra 10. bilde būs ar kaut ko personīgāku. Es piekrītu. Man ļoti interesē jautājums, kā tas ir. Es papētīju to YouTube kanālu un noskatījos video, piemēram, tu filmē par ļoti personīgām lietām, tā acīs iekrita, piemēram, barošana ar krūti. Kā tas ir, zinot to, ka to skatīsies ap 7,000 cilvēku? Tas mazliet nebiedē kaut kādā veidā?
Vispār nē. Es esmu tāds cilvēks, ka man patīk godīgi izstāstīt informāciju, un es zinu to, ka man skatītāji arī ir ļoti liela daļa tieši māmiņas un pieauguši cilvēki, kas skatās un kuriem interesē šāda veida informācija. Un mans uzskats vienmēr ir tāds, ka vienmēr būs cilvēki, kuriem patiks, un būs cilvēki, kuriem nepatiks. Man patīk būt godīgai, man patīk izstāstīt savus sajūtas, un es šo video publicējot domāju par to, ka tikpat labi kādai topošajai māmiņai tas var noderēt. Viņa noskatīsies man video, viņai būs tāds, wow, forši, es tagad zināšu. Man īpaši es nedomāju par to, cik cilvēki skatīsies, jo tie, kas gribēs, tie noskatīsies, un katram vienmēr būs savas domas. Jā, un īstenībā, cik procentuāli tevā YouTube kanālā ir kaut kā jauni bērni vai tur pusauģi? Kā tev sadalās tā auditorija? Es nesen starp citu noskatījos vienu video, kur bija viena meitene bija runājusi par to, ka principā jebkurš cilvēks var uztaisīt YouTube kanālu, un mēs varam melot par savu vecumu. Tā kā, 100% es nevaru pateikt, bet man lielākā daļa no 24 līdz 34 gadiem cilvēks nozīmē mūsu vecumu pieaugušie. Tu runāji par cilvēkiem, kuriem tas saturs noteikti būs tādi cilvēki, kuriem nepatīk tāds saturs. Tev ir bijuši kaut kādi heiteri, un man liekas, tas ir diezgan plaši izplatīts, ka visiem, kas darbojas. Katrā ziņā nosodīt cilvēku, kas kaut ko dara, ir daudz vieglāk nekā nedarīt neko. Jā. Un kā tu ar to saskaries? Jā, protams, visu šo gadu laikā es esmu saskārusies ar to, ka ir šādi cilvēki, kuriem vienkārši, man liekas, tā ir viņa daba, būt negatīviem un aizrādīt par kaut ko. Jā, sākumā es ļoti pārdzīvoju. Es pat raudāju, es biju par to, kā ārprāts vienkārši man šitā ir ierakstīts, un visas vairs nefilmēšu, un kā tas tagad būs. Es atceros, ka savam vīram to teicu, un tas bija drausmīgi un grūti, bet laika ejot uz priekšu, es esmu tiešām iemācījusies, daudz strādājusi ar sevi arī ar to, ka vienmēr būs šie cilvēki, kuriem tieši tā kā tu teici, vieglāk ir nolikt kādu citu, nekā pašiem iet un kaut ko darīt. Un vairs par to nepārdzīvoju. Tagad man biežāk ir tā, ka es izlasu kaut komentāru, man smieklīgi liekas, ka labi, ka tev gribējās ierakstīt, labi. Bet tas nedod dažreiz arī tādu papildus spēku kaut ko tieši turpināt darīt? Jā, jo man liekas, es piekrītu, tā ir, jo es tajā pat brīdī arī nodomāju, ja tas cilvēks ir tik stiprs un spēcīgs kaut ko iekomentēt, tad es varu vēl vairāk uzfilmēt, vēl vairāk parādīt to, ka man ir laiks, un es varu samanedžēt visu kaut ko paspēt izdarīt un parādīt. Es runāju par to laika sadalu, gribēju pajautāt, vai tu ikdienā neesi nogurusi visas tās YouTube lietas, blogs un mammas dzīvi? Es vienmēr esmu bijis tāda ļoti aktīva, un arī pirms es nebiju stāvoklī, pirms nebiju bēbis manā dzīvē, man ļoti patīk būt kustībā un daudz ko darīt, un es zināju to, ka mazuļu ienākšana, protams, mainīs kaut kādas lietas. Es nevarēšu vairāk tur paspēt aizskriet 5 stundas pa lielveikalu pastaigāt vai kaut kādas citas lietas izdarīt, bet zināju to, ka es noteikti nevēlos atstāt novārtā arī savu dzīvi tajā pat laikā un turpināt darīt savas lietas un par to nogurumu. Ir dienas, jā, ka dienas beigās ir vienkārši, kad bēbis ir aizmidzis, vienkārši apsēžos un ir tik forši ieslēgt YouTube, paskatīties kādu video vai vienkārši klusumā kafiju padzert, bet ja es to nedarītu, tā nebūtu es. Es nevarētu bez tā, tāpēc arī man ir tā motivācija no rīta celties, vienkārši es pavingroju, izdaru to, izdaru šito, un tad beigās ir vienkārši ļoti liels gandarījums par to, ko esmu izdarījusi. Mums katrā ziņā iepriecina tas, ka ir tādas mammas kā tu, kas nebaidas izteikt sabiedrībā, kā tas ir, un iedvesmot cilvēkus. Tas ir grūti pretoties sabiedrības tādām uzspiestām normām, bet ja mēs paši neiepazīstināsim sabiedrību ar tādām tendencēm, kas ir pazīstams jau visā pasaulē, tad nekas jau Latvijā īsti nemainīsies. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka tu ilgi turpināsi savu YouTube karjeru. Un nobeigumā mēs vēlamies pēdējo jautājumu uzdot. Vai tu uzskati, ka vissmagākā profesijas pārstāve ir tieši mamma? Nē. Es neuzskatu. Tas ir grūti, un lai arī es mamma esmu tikai 2 mēnešus, un viss grūtākais, es domāju, ka vēl nāks ar gadiem, un daudz kas būs jāpieredz un jāpiedzīvo, un es jau tagad domāju, priekš ārprāts tā, tur būs tādas situācijas, tādas diņas randiņiem ies, būs šits, tas, ka es pa visu kaut ko jau domāju, un tas ir grūti, bet tajā pat laikā, man liekas, cilvēki, kuri domā par bērniem, par ģimenes pieaugumu, viņi rēķinās ar to, ka tas kaut kāds
Tas būs grūti un būs jāiet cauri dažādām situācijām, bet, lai es teiktu to, ka ir pasaules grūtākais darbs, nē, es domāju, ka strādāt 18 stundas Ķīnas rūpnīcā vai ogļu raktuvēs ir daudz grūtāk nekā tev rūpēties par mazu dzīvību, kur tu mīli. Jā, jo es arī domāju, ka tas rezultāts, tas gandarījums. Jā, ka tas bērns, ko tu izaudzini, tas jau ir vienkārši tāds sasniegums. Jā. Ka ne jau tu tur uztaisīja 300 lūpu krāsas, kaut kas tā, bet ka tu tiešām redzi, kā tas cilvēks aug un attīstās. Manuprāt, ļoti svarīgi ir neiespaidoties no apkārtējo cilvēku viedokļiem un būt pašam un vienkārši dzīvot sev, nedomāt par to, ko citi cilvēki domā un darīt sev mīļas lietas. Liels paldies tev, ka tu atveltīji savu laiku un atbrauc pie mums. Jā, bija tiešām liels prieks un ceram tev redzēt arī vēl kādreiz. Lai uzzinātu papildu informāciju, mēs uz interviju uzaicinājām Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vadītāju Renāti Albergu. Labdien! Labdien! Mūsdienās arvien vairāk parādās tendence jaunām māmiņām publicēt savu pieredzi un bērnu bildes internetā. Mēs vēlējāmies uzzināt to, vai tas kaut kādā veidā spēj aizskart bērnu tiesības vai pašu bērnu? To, ka dažādos mēdījos ir redzams fotogrāfijas, kuras visticamāk ir ievietojuši pašu bērnu vecāki, un diez vai tas būtu kategoriski apgalvojums, ka to dara tikai mātes, to dara arī tēvi. You excited? But that's some cute photos? You gonna post them on Instagram? Yeah. Visbiežāk šīs fotogrāfijas ir, protams, par tādiem bērniem, kuri ir tādā vecumā, kuri ļoti strikti nevar paust savu viedokli par to, vai viņi to vēlas vai viņi nevēlas, vai viņiem patīk tas, ko viņi redz, vai viņiem patīk tas, kādi viņi izskatās šajās fotogrāfijās. Šobrīd man nāk prātā kāds viens gadījums, kur bijām saņēmuši informāciju par to, ka iespējams video, kas ir nonācis YouTube, bija atkailināti bērnu ķermeņi. Protams, nekāds sastāvs netika konstatēts, jo faktiski arī tā teikt no tādas pieredzes, arī pirms šī materiāla nosūtīšanas, no vienas puses bija redzams, ka tas saturiski nekādā veidā neaizskar bērnus un ka arī šī atkailinātie ķermeņi absolūti nav tādā kontekstā, kādā to kāds varētu domāt vai ko tam līdzīgi. Lūk. Tad, principā, bērnus publicēt internetā drīkst, bet ir jāzina tā robeža. Šī gadījumā tad, ka ir stāsts par vecāku rīcību, kuri ir kaut kādā veidā publicējuši vai darījuši zinām plašākai sabiedrībai informāciju vizuāli par saviem bērniem. Protams, šīs attiecības ir civiltiesiskas, jo vecāki ir bērnu likumiskie pārstāvji un viņi arī rūpējas un ievēro bērnu intereses. Bet tas atvērtais jautājums ir par to, ka vecāku un bērnu savstarpējās tiesiskās attiecības nebūtu nav tādas, ka ir pieļaujama vecāku patvaļa. Vecākiem nepavēlti tiesiskais regulējums nosaka, ka ir savas tiesības un pienākumi jāpilda kā labam vecākam ar labu gādību, un tas nenozīmē, ka vecāki var ļaunprātīgi rīkoties. Bet visbiežāk arī droši vien, kad jūs arī runājat ar kādu vecāku, kas ir šīs fotogrāfijas publicējis vai kādus attēlus, būtībā viņi jau nekādā veidā nepauž nekādu ļaunu nodomu. Viņi ar vislabākām domām ir vēlējušies padalīt pieredzēs, lepojas varbūt ar to, cik viņiem ir skaists, smugs bērns. Ja? No vienas puses tas arī ir saprotams, bet pastāv tajā visā risks. Lūk tā. Paldies. Šis tiešām ir ļoti koncentrēti tas, ko mēs vēlējāmies uzzināt. Marta, ko tu varētu secināt šī raidījuma izskaņā? Manuprāt, mātes, kas publicē savus bērnus internetā, nav ļaunu mērķu vadītas. Viņas vienkārši vēlas parādīt, cik foršs
un talantīgs ir viņa bērns, lai par to uzzina arī citu. Tāpēc es aicinu jūs neskatīties tik skeptiski uz māmiņām, kas vēlas iet līdz tendencēm. Tieši tā, un es no šajām māmiņām noteikti iedvesmojos. Un es ceru, ka citi arī tā dara. Ir jāzina robeža, ko tu liec internetā, jo no interneta nekas nekad nepazūd. Mana atziņa varētu būt tāda, ka šajām māmiņām ir jābūt uzmanīgām, jo visas tās bērnu robežas, bērnu tiesības, par ko mēs runājām, ir ļoti tendētas uz bērnu personīgo uztveri par viņa emocijām. Un ka vienkārši ir jābūt saskaņā ar savu bērnu. Vai iepazīties internetā ir populārāk nekā klātienē? Jā. Nākamajā epizodē uzzināsim, kā ir mainījusies tendence iepazīties. Internetā vai klātienē? Kā atradās? Nice to meet you. Siltu sauli vēlot, Marta un Linda. Uz redzi tiksimies nākamajā epizodē. Katojam visu.